savu koncertu rīkot, teiksim, ģenerāli mēģinājums, kur cilvēki maksā naudu un iet. Tad, kad tu esi Latvijā, tu droši vien var pateikt, nākošu piekdienu atkal atbraukšu 6, uzliekšu 3, kas grib nāk skatīties. Kultīsnieki droši vien sporta skola var paziņot, kad ir atkal februāra pirmās piekdienas 3 sacensības. DB nāk banka vai ko. Tomēr negribās, lai tās pārvēršas tā atkal tā ir Deviča, nē, labāk paskatīšos seriālu. Tāpēc es domāju, viss ir labs ar mēru visi jādara. Un reizi sezonā, tad varbūt vasarā jums stadionu varētu mums novietināt, braukt šeit sezonu vasarā stāt stadionu. Kuldīgā nav stadionu. Jēkabpilī. Varbūt būs. Tā vasaras sezona es arī labprāt sāktu Latviju, un es domāju, kurš man pievienosies. Ines vairāk redzējis Eiropas manēžas, kā ir salīdzinājumā ar? Es neteiktu, ka ir kaut kāda starpības, starp citu, piemēram, Vācijas manēžas, viņas jau tāds ir vecākas, un šeit mums ir jauna manēža un skaista, un nekāda problēma nav. Es nekādā ziņā nevarētu vainot dēlīti vai ieskrējienu celiņu. Kad uzraksts bedri nākošais, tad pavisam būs pasākums. Bet tur būs tikai zilums, nekāds traumas, tāpēc to es pārdzīvošu rītdien, varbūt tā lidojumā īpaši ērti jūtīšos lidmašīnā. Bet pāries. Vai tā tāds smilts tāds? Jūras smilts. Zilumiem un tos rašlikumi. Un tad neuzrakt tev bedri. Ines vēl pa vasaru tādu stingri plānu lektu 7 un tā tālāk. Neziniet, šovasar plāns, es jau teicu, ka es to sezonu, šī gada sezonu uztver nevis kā pasaules čempionāta sezonu, bet kā pirmsolimpisko. Es gribētu stabilizēties tieši kaut kādā 6,70 rezultātā, jo pikus 3 gadus pēc kārtas, ja es plānoju piku uz olimpiskām spēlēm, diezgan grūti būtu taisīt. Un, kā jūs redzējāt, pagājušajā gadā pēc Eiropas čempionāta 6,90, jā, pēc tam es sacensībās līdz 6,70 un tādas uz 6,55, jā. Tas tā diezgan bija pa viļņiem, tāpēc es domāju, ka šogad es veltīšu tieši tādai vairāk bāzi sagatavotībai, lai es varētu visu sezonu veikt stabili. Un, ja man sanāks izplānot tā, lai es varētu sasniegt augstāko sportisko formu pasaules čempionātu, tas ļoti labi, bet ja es aizvedīšu visu sezonu stabili, tas būs galvenais mērķis, un tas arī mani apmierinās, lai es uz olimpiskajām spēlēm varētu jau plānot 7 metrus. Es domāju, tas būs svarīgāk nekā pasaules čempionātā, ko izdarīt. Ar startiem jau tev noteikti nebūs problēma Dimants līgai tiks klāt. Ziniet, kā ir vispār mūsu vieglatlēti, kā pašlaik ir tā, jā, pirmie posmi, es domāju, ka nekāda problēma nav, bet tajā pašā laikā tev kaut kāda savu līmeni mums jāpierod vienalga. Un tad viņi jau, es domāju, 3. un 4. posmu viņi skatīsies, kas ko liks, vai tās sacensības jau ir aizraujošas, ja 6,20 diez vai tiek kāds aicinās. Tāpēc pagaidām, jā. Ceru, ka mūsējie puši arī pievienosies, drīz mēs varam kopā ceļot, vai esam diezgan ar šādu sākumu, vai ne? Jā, līdz. Kādu jautājumu? Es gribētu uzdot Ilzai Stokholmai jautājumu. Jā, ir nācies ceļot un redzēt daudz komerces sacīkstes visai augstā līmenī, tā skatā arī Dimanta līga, Zelta līga. Un es gribu pateikt, ka šodien patiešām jūs noorganizējāt ļoti augstu līmeņu sacensības. Patiešām noorganizējāt šo viedokļu. Bet kā jau šeit atlēti minēja, arī treneris minēja, kad viņas ir daudz par agru. Vai jūs izskatiet iespēju nākamgad šādu līmeņu sacīkstes, ja jūs izskatāt uzrīkot tādu līmeņu, vismaz 3-4 nedēļas vēlāk, jo tādā gadījumā jūs noteikti šeit sagaidīsiet cik līmeņa atlētas, daudz vairāk šādu līmeņa atlētas, un arī šie atlēti un arī tie pārējie parādīs pavisam cik līmeņa rezultātus. Es varētu īsumā pateikt, ka zināms sacensību kalendārs ir ļoti noslogots. Jau arī mums Vieglatlētikas savienībā, kā jūs zināt, sacensības rīkogatīs katru nedēļu. Mēs šīs sacensības neteiksim, kad izdomājām, bet tā doma radās tikai novembra sākumā.
Tas nozīmē, ka Vietētikas savienības kalendārs bija gandrīz jau praktiski gatavs, un mums bija jāmēģina sakārtot gan ar Lietuvu, gan ar Igauniem, gan arī ar mūsu savienību atrast brīvo nišu. Kā zināms, pirmie kucēdi var jāslīcina, ja? Tā arī mums atradās, bet mums bija viena doma tāda, kad mūsu studenti, kas Amerikā trenējās, ka varbūt viņi pēc šiem svētkiem, pēc jaunā gada vēl Latvijā, viņi ir iespējams viņus. Tāda mums bija tā sākuma doma, varbūt, jo pēc tam, kā zināt, mums Kuldīgā sākas viss čempionāts, tas kārts mums vienkārši nebija, kad taisīt. Jūs redzat, ko Ineta man arī ļoti skaidri pasaka situāciju starptautiskā viegletikā, ja? Sezonas sākumā arī starptautiskas klases, augstas klases atlēti, ja? Meklē sev iespējas pierādīt savu līmeni, lai tikt uz IAF līmeņa sacīkstēm, kuras ir patiešām palikuši ziemā gandrīz vienīgās komerc līmeņa sacīkstes. Ja? Respektīvi, ja jūs variet šādu sacīkstes taisīt janvāra beigas, februāra sākums, jūs dabūsiet ļoti augstas klases rezultātus, ja? Un arī atlētas. Paldies. No visu pasaules. Centīsimies. Jā. Es arī domāju, ka tiešām ar šo līmeni, kas bija šodien, ir iespējams rīkot daudz augstākas, vēl aicināt augstākas klases sportus, un viņi arī būs apmierināti. Nebūs tā, ka viņi pēc to, ko viņi redzētu šodien, viņi būtu apmierināti, es varu uzreiz apgalvot, un viņi brauks vēl un vēl, un tiešām labprāt. Jā, paldies, mēs pirmo gadu tā ir, kad piedāvājums jau cilvēki uz nezināmu vietu jau, bet mēs centām. Nē, es domāju, to kalendāru nepārmet. ļoti īsti, teiksim, noteikti Eiropas kalendārā konferences, kur visi šie sacensības tika apstiprināts, kas ir vismaz starptautiskā līmeņa, un līdz ar to, teiksim, mēs vienojamies vairāk vai mazāk gan ar lietuviešiem, gan igauņiem, arī ar baltkrieviem, kad tad mēs tos mačus ieliekam, ja? Kāpēc piekdienu šodien? Tāpēc, ka rīt ir paņemējušos sprintu dienu. Svētdien dieka. Tāpēc ir tā situācija tāda, ka mēs ielikām, mēs īsti arī nezinām, kāds tas līmenis būs, ja? Tāpat ir nākošās nedēļas.